Likums pieprasa, lai tiesneša reputācija būtu nevainojama. Vai šim kritērijam atbilst zvērināts advokāts Aldis Alliks, šaubas ir sējusi kāda Saeimai e-pastā atsūtīta vēstule, kura atgādināts par dažādiem agrākiem Allika izteikumiem presē. Ir vērts daudz ko pamācīties arī no Krievijas un krieviem. Nevar nepamanīt līmeni, kuru ideoloģiski sasniegusi Krievu tauta, un to, ko viņi ir gatavi daudz paciest un pieciest lielu ideju un ideālu vārdā. Kaut vai tās pašas domas par Krievijas impērijas atjaunošanu vārdā. Par Krieviju tas gan teikts sen, gandrīz pirms 10 gadiem, bet ir jaunāki citāti, piemēram, par rasu un seksuālajām minoritātēm un citiem līdzcilvēkiem. Tiks pieprasīts, lai katrā darba vietā tiktu nodarbināti ne tikai pa kādam nēģerim, imigrantam un invalīdam, bet arī vismaz vienam pederastam. Vairāki fragmenti tika arī nolasīti šodien deputātiem līdz ar jautājumiem to autoram, piemēram, par Satversmes tiesas salīdzināšanu ar hibrīdu kara tanku un citiem izteikumiem. Ir iecerēta pedofīlijas dekriminalizācija. Ņemot vērā, ka Saeima strādā ar likumiem, tad principā es to uztvēru, ka adresētu arī Saeimai. Vai tas ir saistīts ar jūsu viedokli par tiesu varu, par Satversmes tiesu, par Saeimu? Alliks atzīst, publikāciju laikā tāds viedoklis viņam bijis, taču skaidro arī, ka citāti izrauti no konteksta. Attiecībā uz Satversmes tiesu, jā, es varu pateikt publiski arī atvainoties šobrīd. Es esmu atvainojies personiski vairākiem man pazīstamiem Satversmes tiesas tiesnešiem. Tajā brīdī tas bija pāršauts par strīdu. Es to nenoliedzu, un tas ir fakts, kur es vairs nevaru izmainīt. Un jā, es esmu bijis tieši atklāts, varbūt visnotaļ provokatīvs savā publicistikā agrākos gados. Un, protams, kā tiesnesis es neko no tā visa nebūtu rakstījis un publicējis un tā tālāk. Neparasta situācija tā vērtē juridiskajā komisijā, jo augstākās tiesas senatoras vadībā kandidātu bija vērtējusi tiesnešu atlases komisija, kas par šīm publikācijām nebija ziņojusi. Ne visa informācija vienmēr var nonākt pie atlases komisijas, un konkrētajā situācijā tā ir bijis, ka šī informācija, kas tagad ir nodota juridiskās komisijas rīcībā, nebija mums. Mums ir tāds priekšnoteikums, ka mēs lūdzam tiesu administrācijai, kas nodrošina mūsu darbu pie sākotnējā šī formālā kritērija izvērtēšanas, apzināt visu publiski pieejamo informāciju, bet tās informācijas vidū nebija tieši šī informācija. Pagaidām lēmums par atbalstu Allika kandidatūrai ir atlikts, jo deputāti bija vienprātīgi, ka radušos situāciju jālūdz izvērtēt Tieslietu padomei. Odita Krenberga, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.